projicējošā lēmuma pieņemšana. Respektīvi, ja tev ir ego autoritāte un tu esi projektors. Šī ir ļoti, ļoti reta autoritāte, tāpēc, ka pēc būtības, te ir tikai viens variants. Viņa var būt tad, kad tev ir šis iniciācijas kanāls 25, 51, jā. Un tāpēc būtības ir diezgan tāda reta projektoru forma, ja, kad ir tikai šis, bet nav to citu. Ja? Jo, ja tev ir emociju centrs iekrāsots vai liesas, tad tur uzreiz ir cits stāsts. Tu esi vai no emocionālais projektors vai liesas projektors. Bet ja tev tur apakšā viss ir atvērts, un tev ir šie centri definēti, tad šis motorcentrs sirds ir viens no motoriem, ja, kas tā kā, iedod mums enerģiju, ja tā griba, ja, gribas spēks, tas dod mums enerģiju, ja kaut ko izdarīt. Un šis tā tad ir šis centrs, šis gribas centrs, šis ego, šis sirds centrs ir tas, kurš arī tev ir jāklausa savā lēmumu pieņemšanā. Un protams, kā projektoram pirmkārt, tev vienmēr numur 1 pa priekšu nāk tā tava stratēģija, kas ir gaidīt to ielūgumu, to atzinību, ja? Ielūgumu, kur tiešām esi novērtēts un kur atzīst tavas prasmes un talantus. Ja? Un tev, protams, tādu netrūkst, ja? Jo tu ļoti lieliski pārredzi sistēmas, tu esi ļoti labs līderis, ja? Vadītājs īpaši ar šo sirdi, ar šo spēcīgo sirds centru. Tas ir tiešām tāds jaudīgs līderis, kurš var vadīt citus. Un tev tiešām ir tāda, milzīga kapacitāte tajā mirklī, kad tev ir tas īstais ielūgums. Galvenais, protams, tātad atceries, tad, kad tev šis ielūgums tavā virzienā nāk, pat ja tur ir šī atpazīšana, pat ja tur tā kā viss ir tā kā nākās ar ielūgumu, jā, bet tev ir jāmāk būt tādam egoistiskam, jā, tad, kad tu pieņem lēmumu, un tev vienkārši tā kā jāpadomā, ko tu gribi, ko es gribu, kas man būs no tā, kāds man būs labums, jā, ļoti svarīgi par to padomāt. Kāds tev būs labums, ko tu iegūsi? Jā, sirds centrs ir, protams, arī par materiālo, jā, un par visu to tur jābūt noteikti. Tā enerģijas apmaiņa pa brīvu, nezinu, vai tu kaut ko varētu darīt, jā, protams, ja tā griba ir, un tas tev ir ok, tad jā, bet, reti, kad pēc būtības šeit vispār ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, ka, tā tad, ja tu kaut ko apsoli, pēc būtības tu to izdarīsi, jo tev ir definēta sirds, jā, un tas ir tas, kā saka, ir tas teiciens solīts makā nekrīt, tas būtu tiem cilvēkiem, kuriem ir atvērts sirds centrs, bet tie cilvēki, kuriem ir definēts, jā, tie ir vīrs un vārds, jā, pateicu un izdarīšu, bet atkal ir jāsaprot, tā kā, kur ir tā robeža, tu nevari arī pārforsēt, tu tomēr esi projektors, tu nevari, arī to fiziski savu sirdi, ja, pārforsēt, viņu var pārforsēt, ja, pārpūlēt sirdi var ļoti viegli, un tāpēc, ja mēs domājam par šo enerģijas centru, ja, tad arī, cik ilgi tev būs tā enerģija, jo sirds centrs vairāk tādos darbošanās, viņš darbojas tādos enerģijas uzplūdos, ja viņš darbojas, un tad viņš atpūšas, un tad ir ļoti, ļoti svarīgs šis darba un atpūtas balans. Vienmēr, kad runa iet par sirds centru, vienalga, pat ja nav tā ego autoritāte, ja, tad vienmēr jāsaprot, cik, jāizbalansē, ja, tas darbs un atpūta, un jāatrod tas veselīgais balans. Un patiesībā atpūta ir vislielākā sirds centra tēma, ja. Tā kā, jā, šie cilvēki spēj strādāt, viņi spēj jaudīgi un smagi strādāt, bet lai viņi varētu atpūsties un priecāties un baudīt dzīvi, jā. Un beigās to viņi grib vairāk nekā tikai strādāt. Lūk, var sakot strādāt, lai nauda nāk, bet arī atpūsties. Katrā ziņā, tas, ko es gribu tātad teikt par to lēmumu pieņemšanu, tas būtiskākais, kas tev tiešām ir jāsaprot, jā. Kāds pajautāt sev tos jautājumus, ko tu patiesi gribi, ja? Ko tu iegūsi no pieņemot šo lēmumu, ja? Kas būs tavs ieguvums, ko tu iegūsi priekš sevis, kāds apmierinās kaut kādas tavas sirds vēlmes, kā tas iet saskaņā vispār ar to, kur tu virzies, kur tu sevi redzi, ja? Jo tu ļoti labi zini, kur tu virzies visticamākais, tāpēc, ka tev ir šis definētais identitātes centrs, ja? Kurš savienojas ar sirds centru, un šīs tātad atkal arī te
tā lēmuma pieņemšana bieži vien arī tieši viņa nāk no tādas dziļas izpratnes par to, kā tas ietekmēs tavu virzienu, ja? Kāds tev būs labums, kā tas vispār iet saskaņā ar to, ko tu virzies, ko tu sev redzi, ko tu gribi, ja? Tad identitātes un sirds centra tēmas, identitāte ir par virzienu, sirds ir arī par to, nu, par tavām sirds vēlmēm, tādām dziļām un patiesām. Ja? Un nevis, ko tavs prāts saka, ka tev vajag un kur tev vajadzētu iet un ko tev vajadzētu darīt, ko tev vajadzētu gribēt, ja? Jo visiem citiem varbūt ir un tad tev arī vajag, ja nē, bet tavas patiesās vēlmes. Un klausies šajās vēlmēs, pēc būtības klausies tādā kā savā egoismā, ja? Kas man no tā būs? Un tev ir svarīgi to sadzirdēt un ieraudzīt, jo ja tu jūti, ka tev tur nav nekāda labuma priekš tevis, tu neiegūsi neko priekš sevis, un ka tas vispār nav tas, ko tu gribi, nu, bet tad kāda vēlna pēc tu, lai tu piekristu vispār? Kāpēc, lai tu iet tajā darbā, ja tur priekš tevis nekā nav? Ja tur tev nav iespēja, varbūt, tā kā, tev ir jāsaprot, ja? Tas ir jāsaprot, kā tas iet kopā ar šīm tavām vēlmēm patiesajām. Un tāpēc arī izprast savas patiesās vēlmes ir ļoti svarīgi. Un parasti jau cilvēki, kuriem ir šie centri definēti, viņi tā diezgan labi arī viņas izprot. Bet tā kā tev ir ļoti daudz atvērtības, ja, tad tev ir jāskatās, lai tevi neietekmē citu cilvēku emocijas, tas, ko citiem cilvēkiem liekas, ko tev vajadzētu darīt. Nu, var sakot, tavs prāts, ja, kā es saku, viņš runā caur tiem viltus es visos tavos atvērtajos centros. Ja arī virziena kontekstā. Tava atvērtā sakne, piemēram, var teikt, kad spiediens, ja, tagad ciet iespēju, tev nebūs vairs citas iespējas, ja? Piekrīti, saki uzreiz jā, ja? Pat ja tu neredzi, kas tev tur ir kāds labums. Nu nē, ja tu neredzi labumu priekš sevis, tad tev nav jāpiekrīt. Tikai šī saknes spiediena dēļ, ka tavai saknei atvērtajam viltus es tavā saknē liekas, piemēram, ka tu kaut ko dzīvē nokavēsi, ja? Nē, tu neko nevar dzīvē nokavēt. Tu zini, ko tu gribi, un tāpēc ir jāmāk gaidīt un pateikt arī nē kaut kādiem ielūgumiem, kas nav saskaņā ar to, ko tu gribi un kur tu virzies. Un, un tas var kādreiz izstīties ļoti egoistiski no malas, jā, liekas. Tu teici, ka tu gribi darbu, bet kur tu pateici nē. Ko tu neņem, ja tev dod? Nu, bet tu zini, ko tu gribi, un tev nav jāņem tas, ko tu negribi. Jā, un tas ir ļoti svarīgi, jo savādāk, ja tu esi šis ego projektors, tāpat kā ego manifestors, jā, kurš visu laiku dara to, ko viņš negrib, jā, kur viņš tā kā, nu jā, es gribētu to, bet viņš domā par visiem citiem vispirms, jā. Nu, tad viņš nejutīs, tā kā viņš nevar iekāpt savā spēkā. Ne šis projektors, ne šis manifestors, ja? Un tā kā tu kā projektors, klausoties šo audio, padomā vienkārši, lai par šīm tēmām, ja, par to savu virzienu, par to, ko es gribu, vispār kā tādu, vispār fundamentu dzīvē, tas tādas lietas, kuras, visticamākais, ka tu jau viņas zini, ja tev ir šī definīcija, bet ja tev ir liekas, tu esi galīgi apmaldies un nesaproti, ja, tad šito ir ļoti svarīgi savest tā kā kārtībā, ja, jo tas ir tās fundaments, no kur izrietēs tas, kādus lēmumus tu pieņemsi, un lai viņi būtu saskaņā ar tevi. Un tāpēc, protams, arī forši, ka tu esi atklājis cilvēka dizainu sev, jo arī cilvēka dizaini daudz ko var pateikt par to tavu virzienu, un protams, arī astroloģija, numeroloģija, jebkas, es domāju, iešana vienkārši kaut kādās visādās tur terapijās un sevis izzināšana un iepazīšana, tas viss mums palīdz, ja? Ir tā sajūta, ka tā virziena. Ir īpaši es teiktu, ka, ja tev ir šie centri neapzināti definēti, ja? Proti, ka tev viņu savieno neapzināts kanāls, viņš ir iekrāsots, ja tu esi manā mājaslapā izveidojis kartu, un ja tu redzi, ka tas kanāls, ja viņš ir nevis zaļš, bet rozā, ja, un tie centri iekrāsoti rozā, tad, tā ir neapzināta definīcija. Un tad tā ir tā situācija, kad ir daudz grūtāk ieklausīties šajā autoritātē, tāpēc, ka ļoti iespējams ir tāds, bet es nezinu, ko es gribu, es nezinu, kur es virzos. Jā. Un tad un tas ir vienkārši tāds apzinātības ceļš, kur tas ir jāapzina. Un tikai tad, kad tu to apzināsi, tu varēsi sev pieņemt enerģētiski tos pareizākos lēmumus. Nu tālūk, es diezgan daudz ierakstīju manifestoru, ego manifestoru audio, man aizgāja ļoti garš. Es tagad tā domāju, vai tur varētu būt kaut kas vērtīgs, ko noklausīties arī tev kā ego projektoram. Laikam jau nē, jo tur drusku tāds savādāks stāsts ir, bet, protams, kā es vienmēr saku, ir vērtīgi vienmēr noklausīties varbūt arī par citām autoritātēm tīri, lai izprastu, cik dažādas šīs autoritātes ir un cik dažādi ir šie cilvēki. Un, protams, ka ego projektors tā ir pilnīgi cits stāsts nekā ego manifestors, ja?
jā, tātad, jā, skaties arī, tātad tu sajutīsi, kur tev ir tas jo saproti, ja tev nav, ja to, ko negribi, ja tā nav patiesā vēlme, tev nebūs gribas spēka to darīt. Un ja tev nav gribas spēka, kur tad tu to enerģiju dabūsi? Tev enerģiju ražo tieši tavs gribas centrs, jā? Un tāpēc viņam ir jādara tas, ko viņš grib. Un es zinu, ka būs cilvēks, kas teiks, tu nevari dzīvē darīt tikai to, ko tu gribi, un tad es tā kā man gribas paprasīt, vai tiešām, kāpēc tu tā domā, kas ir limitējošie priekšstati, kas tev liek domāt, ka tu nevari darīt to, ko tu gribi. Un, tā kā, jā. Un, protams, es saprotu, ka ir jāsagaida šie īstie uzaicinājumi projektoram, ja? Nu, es saprotu, tā kā mentāli saprotu, realitātē, es nezinu, kā ir būt projektoram, protams, ja esmu manifestors, bet es zinu, man ir ļoti daudz, man ir vesels 2 māsas, kas ir projektori, man ir 2 māsu vīri, kas arī ir projektori, un vispār man ir apkārt diezgan daudz projektori, ja teikšu godīgi, un ļoti dažādi, ar dažādām autoritātēm. Es gan īstenībā, jā, kad es tagad iedomājos par jā, personīgi laikam tādā tuvā lokā man nav tieši ar šo autoritāti neviens, bet runāt vienkārši par to projektorismu un par to ielūguma gaidīšanu, es gribu teikt, ka viennozīmīgi visi projektori, viņi ir tik apdāvināti tiešām pārredzēt, vispār ieraudzīt lietas, saredzēt viņas, ja? Un katrs, ko es pazīstu, viņam ir šī spēja, kurus tiešām es viņu vienkārši varu apbrīnot, ja? Kā viņi ierauga kā viņi ierauga lietas, kā viņi redz vispār lietas. Tas ir tik interesanti runāt ar projektoriem, kā viņi redz lietas. Un tad, ja tu esi šis ego projektors, ja? Tici man, ja tu vienkārši izdzīvo to savu, ko tu gribi, kur tu virzies, tu dari savu lietu, jā, tad tevi pamanīs un tev atnāks tie īstie uzaicinājumi. Un tici man, būs tādi, kurus tu gribēsi, kuri būs saskaņā ar to, ko tu gribi un kur tu virzies. Jā. Tāpēc dari savu lietu, lai darītu savu lietu, tev nav jāgaida kaut kāds uzaicinājums, bet tie uzaicinājumi tā kā vairāk nāks, tā kā uzaicinājums pareklamēt, uzaicinājums kaut kur parunāt, uzaicinājums, jā, sastrādāties kaut kādos koprojektos un tam līdzīgi, jā. Jā, tā kā tur uzaicinājumi atnāks. Un tur, protams, atkal jāskatās visa karte kopumā, kā kuram, kādam tur viņi nāk caur paziņām, kādam tur nāk caur, es nezinu, tā kā dažādi, jā. Bet, jā. Tā kā es ceru, ka šis tev bija interesanti, noderīgi, ja tu esi ego projektors, noteikti pakomentē, tāpēc, ka šī ir ļoti reta, tas ir tiešām tā kā daudz retāk sastopama autoritāte, un man liekas, ja ir vēl kāds ego, ja tu esi ego projektors, man jautājums, vai tu satici vēl kādu citu ego projektoru, un tāpēc varbūt arī caur komentāriem komentējot, tev ir iespēja ieraudzīt vēl kādu, kurš arī ir šis ego projektors, un tur ir iespēja arī iepazīties un apmainīties kaut kādām pieredzēm un tā, kurš to izdzīvo, ja? Tā kā, jā, tāpēc aicinu dalīties. Es vienmēr aicinu dalīties. Un man pašai ir manā publiskā loma, man ir 4 manā profilā, tātad, jā, publiskā loma esmu tas, kurš sakonektē cilvēkus, varētu teikt tā. Tāpēc es ticu, ka arī šeit, šādos projektos, un vienalga, vai tas būtu YouTube vai Telegrams vai kas, komentāru sadaļās arī var atrast foršus un interesantus kontaktus un izveidot superīgas draudzības. Tā kā noteikti komentē. Paldies!